Labvakar, cienījamie skatītāji! Šovakar uz sarunu esmu aicinājis Māri Žundu. Sveiks, Māri! Un parunāsim par dzīvi, parunāsim par rūdīšanos, parunāsim par Vim Hofu. Tā. Sveiks, Māri! Sveiks! Mēs runājam, ka mēs runāsim par dzīvi. Fantastiski! Tad jautājums ir tāds, ka ļoti daudz cilvēku šobrīd ir sevišķi šajos laikos, kad tas laiks ir tik ļoti aktīvs, tā kā nodeg, tā kā sadeg, tā kā ir neapmierināti ar to, kā viņi jūtās. Jā. Ar ko cilvēks varētu sākt, lai justos labāk? Nu, šis ir tāds plašs jautājums. Es pats šo jautājumu esmu meklējis, un iemesls, kāpēc es esmu šeit, ir tāpēc, ka, varētu teikt, es esmu priekš sevis atradis to atslēdziņu, no kā notiek izdegšana, enerģijas pazušana, kur aizplūst vai kur mēs gūstam kaut kādas negatīvās domas. No atbilde ir plaša. Ir fizioloģiskie aspekti, kur mums kaut kas nestrādā kā vajag, ir psiholoģiskie aspekti, kur mēs netiekam galā ar prātu, emocijām, nespējam. Nu, un arī būtu jārunā arī par garīgo prizmu, kur ir vispār kaut kāda augstāka ticība kaut kādiem lielākiem spēkiem, enerģijai vai kaut kādiem aspektiem. Ir tik tādi augstākie spēki? Jā, viennozīmīgi kaut kas vairāk ir. Un šī ir tā tēma, ko es pats varbūt pēdējos 3 gadus priekš sevis esmu sācis pētīt. Tad mums ir fiziskā veselība, mums ir emocionālā veselība un ir garīgā veselība. Tātad, un visos šajos aspektos mums pietrūkst inteliģences. Es to saucu par inteliģenci, pratības. Tātad, un es varu godīgi arī pateikt, ka es biju muļķis un pats novedu sevi pie tā, ka man ir sabojāta veselība. Tātad 20 gados paaugstināts asinsspiediens, vairogdziedzera problēmas, enerģijas trūkums, ādas problēmas, trauksmains noskaņojums, varbūt depresīvs noskaņojums, apātisks noskaņojums. Bet tajā pašā momentā tu vari būt pilnīgi normāls sabiedrības loceklis savos 20, 25 gados. Un pastoties apkārt, liekas, ka visiem jau līdzīgi. Kam tad asinsspiediens nav? Vīrietis tur labi, bišķi ātrāk sākās tur kaut kas. Nekas. Bija periods ar medikamentiem, izmeklējumiem, ļoti aktīvi darbojos, bet pateicoties tam, ka varbūt man tas analītiskais, matemātiskais, racionālais prāts un darbošanās IT nozarē man ļāva saprast, ka ir kaut kāds hardvārs un ir kaut kāds softvārs. Ir telefons, kuram ir kaut kāds dzelzis, dators. Tad mēs varam cieto disku izņemt, mēs varam kaut kādus vadus pamainīt, mēs varam kaut ko uzlabot. Un tieši tas pats ir programmatūras nodrošinājums. Tātad prāts, kā viņš funkcionē, kur ir kļūdas. Tad ķeram ārā. Protams, pēdējie 5 gadi, tad, kad es jau ļoti tā aktīvi sāku darboties, daudz aktīvāk darbā ar cilvēkiem, arī palīdzēt stresa vadības mehānismos. Tas ir tas, kurus arī specializējos rūdīšanās skolā. Tas primārais uzdevums ir ieviest pozitīvās stresa metodas. Tātad rūdīšanās ir pozitīvās stresa metoda, hormēze. Tātad mēs kaut kā kairinam savu nervu sistēmu. Un, tā racionāli varbūt piezemējoties, ko darīt. Tātad stresa vadībā pirmais ir saprast elpošanu. Viņi vienmēr ir līdzās. Iegrimstam iekšā. 10, 20 dažādi vingrinājumi, lēni, dinamiski, pusdinamiski. Katrs ir domāts kaut kāda metode savam novirzienam. Pēc situācijas ņemam 1, 2, 3, visu. Lielākā daļa nezina, ko ieelpa izelpa dara. Lūk, arī problēma. Tātad stresa vadība saistīta ar nervu sistēmu. Elpošana mums parasti iet tā ļoti automātiski. Kā mēs elpojam? Jā, un fakti rāda, ka mēs elpojam biežāk. Tad viena no problēmām ir, es teiktu, mums ir prehiperventilācijas sindroma problēmas. Tātad no pārāk aktīvas elpošanas mums rodas pārkairināta nervu sistēma, ogliskābo gāzi mēs pa daudz izelpojam un tādā veidā asinsvadi sašaurinās.
Un aktīvi ieelpa, izelpa dod signālu organismam, ka tu esi stresā. Tātad vien jau ar elpu mēs iedodam organismam, ka tu esi stresā. Bet tas ir tāds apburtais loks, jo es vairāk stresoju, man ātrāk elpa, jo es vairāk stresoju. Jā, pilnīgi pareizi saka, jā. Tāpēc arī augstums. Un pirms 10 gadu iepazītā Vima Hofa metode, un pirms 10 gadu, kad es biju pie Vima Hofa, priekš manis braucot, tas bija tieši tāpat, kā daudz cilvēku pie manis griežās. Viņi domā, ka augstums tas ir tas, ko es mācu. Nē, beigās 80% viss pamatā ir elpošana. Gan dinamiski, gan lēna, gan apzināti visdažādākos veidos. Vai izsist to apburto loku, tev vajag bez maz vai āmuru pa galvu. Tātad to dara dinamiska elpošana vai aktīva elpošana, un to dara augstums. Arī tā skaitā latviešiem tātad ir tas pats tās pa pirti. Tad pirts arī to pašu dara. Tur ir visi mehānismi, kas ir ar dabu, gaisa, uguns, zeme. Un mēs varam visu to restartēt pirtī. Tur ir viss tā kontrasta terapija, un tad mēs to varam pacelt uz termoregulāciju. Un tā es arī aizgāju līdz izpratnei, līdz vairogdziedzerim, līdz endokrīnai sistēmai, jo pamatā man arī bija izrakstīts tiroksīns. Es viņu nesāku lietot, un tas bija tāds zvaniņš, aizdomāties. Kaut arī periods. Bet tiroksīni jau teica, ka tev ir tā kā uz mūžu tagad viņš jālieto. Jā, tā man arī teica. Jā, pirmās tabotas man bija asinsspiediena pazeminošās. Pēc 5 gadi bija vairogdziedzeru hormoni. Jau asinsspiediena tabotas man uz mūžu izrakstīja 20 gados. Pirmais, cik tur labs klients bija, jā? Fantastiski vienkārši. Nezanāca. Jā, bet es tev saku, tas stāsts ir par to, ka, ja tu pats esi muļķis, tad neko nevar izdarīt. Tad maksā. Tad maksā. Jā, un man pat aptiekāris brīnījās par to, ka es tik praktiski piegāju tam jautājumam, ļoti elementāri. Es braucu pie ģimenes ārsts, viņa man bija Jelgavā. Es teicu, variet uz gadu man izrakstīt tās tabotas, vai man pie jums nav jābrauc. Visi viņi man izraksta, tad es eju aptiekā. Es nezinu, kaut kāds 270 tur tabotas vienkārši nopērk, un tā farmaceita, un kā viss kārtībā ar veselību. Es saku, jā, es uz gadu vienkārši ņemu. un tā arī bija, jēva. Bet zin kā tā situācija... Bet tas varētu būt diezgan liels šoks, ka tu ieraugi šitādu ciparu, ka tu gadā šitādu tablešu apēdi, ja? Jā, es teiktu, tas ir, zin kā, ir pirmām kārtām, kāpēc es arī ļoti drosmīgi runāju par to, ka, gan es biju nepratīgs visos tajos jautājumos, gan arī jāsaka, ka vide, kurā es toreiz biju, un arī patiesībā nekas nav mainījies, vide nav mainījusies, tātad no medicīniskā viedokļa, no preventīvās domāšanas viedokļa, profilaktiskās viedokļa, nav mainījusies, un arī pēdējie 3 gadi ļoti skaidri parādījuši. It kā bija cerības, ka cilvēki varbūt kaut ko vairāk pievērsīsies veselībai, bet ne vēlna. Es redzu, var būt kāds tur pamodās un kaut ko bišķiņ sāka darīt, bet kopumā tas leciens ir tik maziņš, ka šobrīd mēs esam atpakaļ turpat, un ja skatāmies tās prognozes, kas ir par mentālās veselības krīzi, diabēta jautājumiem, prediabēta stāvokļiem, 2. tipa diabēta. Tās diagnozes pēc 10-20 gadu ir kosmiskas vienkārši. Un es tur galvu neredzu, bet man patīk mazāk runāt, vairāk darīt. Tātad es turpinu mācīt, elpināt, izzināt tēmu kroniskais stress. Tur ir tātad elpošana, augstums, karstums, brīvi bezmaksas pieejami, es to tā saku. Tātad gaiss ir pieejams, augstums ir pieejams, karstums ir pieejams. Tie ir pirmie spēcīgie instrumenti, kur mēs varam jau sākt darboties. Tagad ļoti labi. Fantastiski, jā. Atkal silts paliek, bet tā jau ir silts, jā. Pirms pārdienām bija labi. Lielākai daļai priekš pozitīva efekta nemaz sniegu, nemaz auliņi, nemaz ziemas peldi nevajag. Tātad tur arī ir kategorijas zema intensitāte, vidēja intensitāte, augsta intensitāte. Un, diemžēl, lielākai daļai vajag augstu intensitāti tikai tāpēc vien, ka viņi ir tajā apburtā lokā un ja viņi tur kaut ko čibināsies, tad tā ir tāda mana versija. Bet, zin kā, kāpēc es sāku pētīt visu to spirituālo veselību? Tāpēc, ka savādāk nevar atbildēt uz to jautājumu vispār, kur tā pasaule virzās. Vai kas notiek. Tātad, jo tu redzi vienkārši, pacientu, klientu apjoms pieaug. Tu vari darboties no rīta līdz vakaram, tur gan ar elpošanu, gan izglītot, gan lekcijas stāstīt. Es aizēju uz uzņēmumu,
Es regulāri paprasu, ir kādas tādas publiskās lekcijas vai uzņēmumu lekcijas kaut kādas. Es veicu ātro aptauju, prasu, cik tad cilvēki zina kaut ko par elpošanu. Tātad pirmais instruments stresa vadībā. 5–10% kaut ko zina un kaut ko dara. Es prasu, vai kāds kaut ko praktizē pēdējā mēneša laikā vai pievērš uzmanību elpošanai. Neviens. Vai 5–10%. Uzpras jautājumu, kurš izjūt satraukumu, trauksmi vai kaut kādu spriedzi vai negatīvas domas vai domu skaitu savādāk vai apjomu milzīgi galvā. 50,5% milzīgs apjoms. Tas ir vienkārši tā ātri pajautājot. Un ja iedziļinamies vispār statistikā, kas pasaulē notiek, tur jau viss ir acīm redzams. Tātad, kur pasaule virzās. Tātad, un otrs virziens atbildot uz jautājumu, tātad ir, protams, ko mēs liekam mutē. Tātad, ja mēs runājam par, tātad ir hroniskais stress, kur es ļoti specializējos un pārzinu dažādas preventīvās metodas, bet caur zarnu traktu, caur parasimpātisko nervu sistēmu, caur baktērijām, mikrobiomu, mēs aizējam līdz tam, ka vajag pabarot baktērijas, un tad mēs pieejam klāt, ka stress ir saistīts ar iekaisumu, viņš iet caur zarnu traktu, tad, ar ko tad mēs barojam zarnu traktu? Pārtika, ēdiens. Un tur es teiktu, jāatbild uz jautājumu, kas tad man ir sabalansēts uzturs. Ja pirms tiem gadiem, kad man bija paaugstināts asinsspiediens, par uzturu un zarnu traktu nerunāja, šobrīd mēs zinām to visu saikni, pētījumus un bildi, tad neizmantot šīs zināšanas šobrīd ir arī, es teiktu, kaut kāda nolaidība. Tas ir nenopietni, ja mēs neizmantojam šo visu, kas ir. Bet, tā teikt, pirms tiem daudziem gadiem, kad man bija 20, tad cilvēki nezināja šīs lietas. Kāds zināja, bet es teiktu ļoti maz. Mazāk runāja par to. Mazāk runāja par to, jā. Visdrīzāk tu jau to pieredzi redzēji, dzirdēji, bet realitātē tas praktiskais pielietojums bija maziņš. Kas ir mainījies pa šiem varbūt vēl papildus gadiem? Patiesībā tā ietekme uz veselību jau, ko darīt? Problēma jau paliek arvien sarežģītāk no vides viedokļa. Ūdens piesārņojums, gaisa piesārņojums, zemes piesārņojums, pārtiks piesārņojums, ēdienu industrializācija, telpas elektromagnētiskais starojums. Ko tas viss darīt? Kosmos. Es saku, tur ir jau speciālisti, kas to saprot un redz. Tad man izdevās pamācīties pēdējos 3 gados funkcionālo medicīnu. Principā jau risinājumi ir. Tātad integratīvās funkcionālās medicīnas ārsts, speciālisti, viņi skatās holistiski, tātad uz kaut kādu, tur saka, te vāda slikta, skatāmies, kas ir zarnu trakta, tas nestrādā, tad vēl kaut kas, tur principā pa ķēdīti viss tiek skatīts. To pašu D vitamīnu sabiedrība nevar sakārtot, vai, manā skatījumā tā ir nolaidība. Kā tad nevar sakārtot D vitamīnu? Jā, mēs zinām, viņš veidojās no vairākiem avotiem. Saule ir mazākais, bet vēl no pārtikas, pats organisms viņu sintezē. Ir kaut kāda bilde. Tātad es teiktu, ja mēs runājam par Latviju, par sabiedrību, kur mēs dzīvojam, mums pietrūkst augstāki standarti. Mums nav kur tiekties. Ja tu salīdzinies par to, ka visiem ir paaugstināts asinsspiediens 40,5 vai 30,5, tā taču ir norma, vai tur pusē vai 20 vai 30%. Un ja tev nav, tad tu esi kaut kāds batnes virbos. Jā, un ja tu to tā pieņem, tad jau it kā viss labi. Un tas ir tas, ko tu iekļaujies sabiedrībā. Bet, ja mēs skatāmies no tādiem augstākiem etaloniem vai standartiem, tad mēs, protams, zinām par zilā reģiona zonām, tātad, kur ir problēma izpētīt viņu. Tur nav vairs jāpēta, tur ir zināms, ko viņi ēd, kā viņi dzīvo. Un viņu piemērs ir par ko? Viņu piemērs ir par to, ka, ja tu piedzimsti tajā reģionā, tev nav jāzina, kas tev jāēd, tev nav jādomā, kā tev stresu mazināt, jo to nodrošina vide. Mums Latvijā, ko es esmu sapratis arī savā visā tajā pieredzē, aktīvi darbojoties pēdējos 10 gadus, man ir jādomā par to, kāda ir vide, man ir jādomā par personīgi sevi, ķermenis, prāts, gars, trīsvienība. Man ir jādomā par to, ko man pēc tam ķermenī skaldīt, kā man vingrot, kā man kustēties, ko man ēst, kur man ko pirkt vai nepirkt. Principā, sarežģīti.
Es saku, ka esmu ļoti laimīgs par šito, jo, teiksim, ja dzīvot kaut kādā Šveicē, kur viss ir sakārtots, ja, es justos tādā vieglā diskomfortā, ja, jo šeit, kad es visu pats domāju, kad es visu pats tā kā organizēju sev, ja, es jūtos absolūti komfortabli. Jā, tas strādā tev, tas strādā cilvēkiem. Es piedomāju pie tām lietām. Es arī nesaku, ka man viss tur izdodas, jo tur tāds, ielikt punktu sabalansēts uzturs uz 10 vai nomenedžēt visu, paredzēt visus riskus, kas notiks. Viena lieta, ko es stresa apstākļos, tātad par stresu mācu. Ja kāds domā, ka viņš sagatavosies visam tam, kas notiks, jau kļūda domāšanā. Mēs reāli nezinām, kas būs rīt, kas būs parīt, kas būs pēc 2 gadi, 3 gadi, un pēdējās visas gadu krīzes jau ļoti skaidri parāda. Mēs nevaram tam sagatavoties. Tad vienīgā prasme ir spēja adaptēties. Tātad tevi iemet ezerā vai izpeldēs vai nē. Tāda man ir sajūta par to, kas notiek ar veselību. Un beigās vēl mēs pieliekam klāt visu to finansiālo krīzi, kur cilvēki šobrīd ir, un sociālo-ekonomisko krīzi. Tad man patīk, ka es varbūt nodarbojos ar tādām prasmēm vai praksēm, kas neprasa finanses, pats ņem un dari. Bet tur atkal to motivāciju dažreiz cilvēkiem ir tā, viņiem liekas, ka bez maksas, ka nebūs. Taisn tā, jā. Tas ir cits tāds. Es kādreiz pats par to, kad kurš ir spējīgs vingrot mājās? Tad neviens, vai ne? Jā. Vai mazākums. Jā, mazākums. Zin kā, tikmēr runāju, kamēr es spēju vingrot mājās. Jā. Ja? Un tā ir visa. Faktiski jau viss jau ir mūsos pašos. Viss ir mūsu pašā tā kā motivācijā. Ja? Jā. Ja man ir ok, ja tu 20 gados ar spiedienu un vairot, tad viss ir kārtībā. Tā savu 270 tabletes un dzīvo laimīgs un cepur kūdams. Ja? Jā. Tad ir brīdī, kad tu ieraugi tos 270 un saproti, ir ziepes. Ja? Tā ir tava motivācija, kas tev palīdzēja konkrēti. Ja? Un tā ir tā ziņa, ko es esmu izgājis cauri gan hroniskā stresa problēmām, sasaistījis viņas ar to savu stāvokli, gan galvas sāpes ir bijušas, gan ādas problēmas ir bijušas, gan zarnu trakta, gan 100 kg svars ir bijis, gan matu izkrišana ir bijusi, kuru man likās, normāli tā paņem, tik daudz matu, normāli. Tā kā bija vienalga. Bet, tur šobrīd arī pateicoties, es teiktu, internetam vai tam, ka man ir izdevies varbūt arī, valodas zināju, interesējos par šīm tēmām, ja meklējāt, tagad atrast avotus, materiālus, grāmatas var. Bet ko darīt cilvēkam? Viņš ir cilvēks parastais, ja? Dzīvo kaut kādā, vieglā vai netik vieglā diskomfortā. Ir divas motivācijas, kuras es redzu no prakses. Tātad viens ir krīze, un tas ir tas pavērsienu moments, kad mēs varam sākt ar to cilvēku runāt, un tad viņš dzird mūs, un tad viņam ir, viens čoms labs piemērs. Tur 5 gadus es viņam saku, vajadzētu uzturu mainīt, pārdomāt šito, tur taukus pamainīt, tev jau tur gadi, tur gandrīz jau 45. Un tad pirms kaut kādām pāris nedēļām, pirms mēneša viņam zvanu, viņš saka, es te baigi sabijos. Laikam vajadzēja tevi klausīt. Aizvedu uz slimnīcas, tur pūs nokrit un tas tā. Tagad ir motivācija. Es pat nezinu, man liekas, tie stāsti par to, ka viss kaut kas notiek ar veselību, jau cilvēki man jau ignorē viņus. Tur tas jau tā kā norma bez mazo, jau pēkšņi aizveda tur ar insultu vai infarktu. Tas tā kā, pēkšņi. Es neticu šiem pēkšņi. Kad tu tā zināšana saliec kopā, tu saproti, ka ir cēloņa seku likums, un arī manā stāstā ir atbildi, atbildi 20 gados bija ģenētika. Vecāki. Bet šobrīd mēs jau zinām, ka tas ir mazākais dzīvesveids. Pamatā dzīvesveids, viss dzīvesveids. Tu taču kopēji savu tēti. Jā. Tu kopēji viņa dzīves modeli. Jā. Vienkārši 100%. Jā. Un skaidrs, ka tu slimosi ar to, ko viņš slimoja, kamēr tu apzināti kaut ko nemainīsi. Jā, tieši tā. Tas ir tas stāsts par to programmēšanas daļu, kad mēs saprotam, ka kurš tad mūs programmē? Tātad 18 gadus tu esi vecāku kaut kādā sasaistē, tāda kāda izpratne viņiem ir tur gatavot ēst, to tur ēd.
Un tieši tas pats ir par to, ko mēs iemācāmies tātad skolā, universitātē, kādas zināšanas man palīdz saglabāt sevi produktīvu, veselu. Vai mums skolā vispār māca saglabāt sevi produktīvu un veselu? Tās lietas, ko es šobrīd esmu iemācījies, es 100 punktu neatceros, ka man kaut ko tādu. Protams, par šūnu bioloģijā kaut ko mācīja un varbūt tur kaut ko par membrānām un taukiem stāstīja, bet ne jau. Es nezinu, kā to var iemācīt vispār. Jo tu vari mācīt kaut kādas lietas, bet, ja nemāci par vidi, par pārtikas industrializāciju, par to, ka es te vienu sarunu skatījos ar vienu pārtikas tehnologu, un bilde aptuveni bija tāda, es negribu uzņemties atbildību par to, ko mēs laboratorijā uztaisam, ka tas, kas ir plauktā, es neparakstīšos, ka es pie tā produkta strādāju, tāpēc, ka tur pa vidu ir pārtikas tehnologi, kur uzdevums ir dabūt zemākas izmaksas izēvielām, un ekonomisti un finansisti. Tad ir ideāls produkts no izēvielām kaut kur laboratorijā, un tad ir rezultāts plauktā. Un vai mēs zinām, vai tur ir tās baktērijas iekšā, tad, kad viņš nonāk mājās man uz galda, vai arī tur ir tas, kāda bija tā ķēde. Taču ir skaidrs, ir tas pārtikas industrializācijas tāds indeks ir valstīs, kurās viņš jau sen ir bijis ļoti augsts, dzīves ilgi arī jau samazinājās. Protams, tas tāds viens varbūt skatījums uz to dzīves ilgumu. Un arī, jāsaprot, ka šobrīd arī jau iepriekšējais gads Latvijā dzīves ilgums ir samazinājies. Kvalitatīvie dzīves gadi ar mums krīt, bet cilvēki dzīvo mītā, ka mēs dzīvojam ilgāk. Jau pirms kaut kādi 4 gadi Amerikā jau vai 5 jau dzīves ilgums samazinājās. Tad Anglija sekoja, Spānija, Vācija. Tās industriāli attīstītās valsts, viņām visi jau kaut kāds limits jau ir sasniegts. Galvenā tā dzīves kvalitāte, jo redz, un tas arī. Jo mēs jau mākam uzturēt pie dzīves. Svarīgi ir jau, es, piemēram, vēlos līdz galam novilkt tā daudz maz sakarīgā formā. Tā, lai es vismaz varu pakustēties, lai es varu normāli padomāt un vēl sakarīgi parunāt kaut cik, ja? Tā teikt, pats nomirt. Pats nomirt, jā. Nevis vai man tur palīdz vai kaut kā moka un tā. Jā, bet to mēs arī redzam, tātad ilgdzīvotāji pieredzēs, dzīves ilgums un dzīves kvalitāte ir kopā. Tas, kas rietumu sabiedrībā, patiesībā nevar teikt rietumu sabiedrībā. Es arī pētu arī, kas Āzijā notiek un te pašā Kazahstānā, Kirgistānā ir arī kaut kādi projekti, kurus es tur realizēju. Indija ļoti slikta veselības stāvoklis. Tieši tas pats, tur gan onkoloģijas, gan sirds asinsvadu sistēmas, gan tas dzīves ilgums, bet Indija pati par sevīm ir tāda interesanta, tur kolorīta, sadalīta, sadrumstalota valsts. Bet arī tās pašas Kirgistānas, Kazahstānas, tur ir arī milzīgas tās veselības problēmas. Ja salīdzina to, kas ir tur no manas pieredzes un to, kas ir te Latvijā, tad es teiktu, ka mums tā veselības sistēma ir ļoti augstā līmenī. Mums ir pieejamas zināšanas, mums ir pieejamas tehnoloģijas. Ko pret ko salīdzina, bet tas mans standarts, viņš ir tieši tāds, ka tai veselībai jābūt vienkāršākai. Viņai jābūt tādai, ka man nav par viņu jāmācās. Viņai ir jābūt vidē dabīgi, līdzīgi kā tu piedzimsti, nezinu, tur Okinavā, Sardīnijā vai Grieķijā, Ikarijā, kur, teiksim, cilvēki dabīgi ir saglabājuši gan kvalitatīvu dzīvesveidu, un mēs esam Rīgā vai Latvijā. Un mēs varam ņemt kaut kādas lietas, integrēt. Mēs zinām, ka tas palīdz tām, tas palīdz tām, tas palīdz tām. Somijam ir labi piemēri ar pirti, kaut arī tur ir savs arī augsts pašnāvību un depresijas skaits, bet Somija ir liela, bet tāpat tas sasniegums par pirtīm un saunām, viņš tomēr mazina tos riskus. Tātad viena no vienkāršām rekomendācijām ir tiešām sadraudzība ar ūdeni, negribu iet ārā peldēt, vai kaut kur pastaigāties, ieej augstā ūdenī, kontrasts dušā, paskalo augstas pēdas, kur ir ļoti daudz nervu, galva vai seja noskalo, uztaisi, saproti, pajūti, kā ir, kad uztaisi ieelpu vai kad uztaisi izelpu, ka ķermenī kaut kas mainās, minūti pasēdi, pāpo šitā un pasties stāvokli pirms, stāvokli pēc. 100% tur strādā, lai kāds pamēģina, tā teikt, es saku parasti tiem, kas netic, ka elpošana strādā, es saku, pamēģini neelpot.